Obligāti vajadzēja šitā paveikties. Tieši tur, kur grūtāk iztīrīt. Bet tādām situācijām man vienmēr līdzi ir plašs finišs un arī 400 GSM mikrošķiedru vielītes. Šajā gadījumā vienkārši sasmidzinās šeit iekšā. Tas jau pašķīdinās šos netīrumus. Mazlietiņi arī uz paša vielīšu. Un tad akurāti to visu var nosaucīt. Ļoti svarīgi šobrīd, ir īpaši siltā laikā, visu šo notīrīt pēc iespējas ātrāk, jo atliek atstāt uz vienu dienu, un šis jau būs iededzis lakā un sabojājis jau laku. Tā kā visas šīs virsmas ir ļoti sensitīvas pret visām skābēm, kas putnu izkārnījumos ir iekšā. Un tagad jau virspusēji pāriešu pāri, lai savāktu visu, ko te izsmērēju, un šī bija viss sarežģītākā situācija, jebkad, kas bija gadījusies ar šiem netīrumiem. Un ar mikrošķiedru dvieļu sauso daļu var nosasināt, tad nepaliek nekādas līdzekļi paveiks. Šādā veidā, protams, visu mašīnu es netīrīšu, bet, teiksim, šo te resti ļoti labi pasargāja no tā, ka šeit būtu izbalējuši pleķi no skābēm, kas ir putnu izkārnījumos. Tā kā plāšs finišs, jebkurā gada laikā vienmēr mašīnā rekomendēju turēt, un šādās situācijās ļoti vienkārši var notīrīt, un šo dvielīti izmazgāšu arī.